Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Pirms sākam garo sarunu ar jau pieteikto viesi Santu, mēs Reini izmantosim iespēju palielīties, ka mēs vakarā bijām smalkā pasākumā. Jā, ļoti. Dronu liela valsts. Es tur biju tā pavazāties, parunāt un pabrīnīties. Reinis tur bija uz skatuves, tā teikt, uz paneļa. Jā. Jā, Reinis runāja. Ir runa par Drone Summit 2026. Tas ir patiesībā ļoti cienījams pasākums Latvijas un varbūt Eiropas. Tas noteikti ir Eiropā viens no lielākajiem pasākumiem. Jā. Noteikti. Un to tur varēja redzēt, tur bija pilns ar visādiem ārzemniekiem, bija atbraukuši ar visiem saviem droniem, ko rādīt. Viena lieta ir runāšana, otra lieta, ka tur bija visi šie te izstrādātāji, ražotāji, radītāji, inženieri un visi pārējie ar saviem izstrādājumiem. Un man ir daži secinājumi vai varbūt pārdomas pēc tā visa, un es varbūt gribēju sākt ar jautājumu tev tādu vispārīgu. Pēc tāda pasākuma tā sajūta kļūst tev personīgi labāk vai sliktāk? Sliktāk. Nu. Sliktāk, tur ir labā ziņas, ir sliktā ziņas. Labā ziņas ir tās, ka faktiski visas tehnoloģijas ir. Jā. Tas ir tas, ko es esmu pierakstījis. Jā. Punkts pirmais. Droni ir. Droni ir, tehnoloģijas ir, ņem un lieto. Jā. Un šajā brīdī sākās problēmas. Un tad mēs nonākam līdz ļoti skarbai atklāsmei, ka ar nopirktu dronus tālu vien nav pietiekami. Un pat vēl līdz tai pirkšanai vēl jātiek. Tas ir labi, tas ir salīdzinoši viegli būtu atrisināms, ja vien ir vēlēšanās, tas skaits, ka tā iepirkuma sistēma ir jāreformē, un tur nav nekas sarežģīts. Bet ar to nepietiek. Mēs arī bijām iepriekšējā dienā poligonā, kur tos pārtvērē drons demonstrēja. Un tad tu saproti, ka pat poligonā, kur tu zini, kas no kurienes lidos, nav nemaz tik vienkārši to izdarīt. Tie izmēģinājumi bija sekmīgi, bet skaidrs, ka tev ir tas diapazons, kurā tu vari darboties ar pretdronu droniem, ir visai šaurs. Diapazons šajā gadījumā ģeogrāfiski. Jā. Teritorija, ko tu vari nosakt, jā. Un tev ir jābūt ļoti laicīgi gatavam, tai konkrētai pareizajā vietā, pareizajā brīdī, tieši tā. Un tas nozīmē, un kur arī ir problēma, un to arī daudz militāristi saka, ka vienkārši jāmaina tā domāšana un pieeja tām lietām. Ja? Tas nedarbojās tā, ka mums tur ir dažas mobilās vienības, kas tur joņo pa visu Latgali un kaut ko mēģina nomedīt. Tā kā tādā ziņā, man tas nebija pārsteigums, ja? Bet apliecinājums tam, ka tehnoloģijas ir, droni ir, bet nav tās infrastruktūras vai vides, kas ar viņiem strādā. Šis attiecās uz militāro, un to militāro mēs varētu pabeigt ar domu, ka bez nesalīdzinām lielākas reālu apmācītu cilvēku iesaistes vai ar ložmetējiem vai šiem pārtvērēju droniem vai kaut kā tam līdzīgi un noklāšanas, plašas teritorijas noklāšanas ar tādu tīklu, nav nekāda cerība kaut ko nopietni nošaut šobrīd. Ko var izdarīt un kas droši vien ir, tas, ko tu vari pret droniem sargāt konkrētas svarīgas vietas. Jā. Lai vismaz līdz Rēzeknei, lai nav. Jā, tur jautājums jālūk, vai mēs izdomājam, ka Rēzekne ir svarīga vai ne. Tas tā ciniski izklausās, bet tā tas ir. Jā. Un tu vari konkrētus, atvainojos. Dzīve turpinās. Jā. Tu vari sargāt salīdzinoši vienkārši konkrētus punktus, bet visu teritoriju nosargāt ir sarežģīti. Jā. Un te beidzās militārā tēma un sākās mūsu civilistu tēmas. Lai kā tas nebūtu, lai ko mēs darītu, mēs varam kritizēt un turpināsim kritizēt NBS un aizsardzības ministrs par to, ko viņi nav izdarījuši. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka nevar prasīt no viņiem, ka nekad cauri neizlido, nekam netrāpa, visu nošauju, mēs esam te tīri un balti. Tā tas nav iespējams. Tā tas nav iespējams. Es arī nekad neesmu kritizējis NBS par to, ka viņi nevar notriekt. Tas, par ko es kritizēju, ka nevar redzēt.
un nevar brīdināt pareizi. Tas ir pirmais, ar ko uzdevums, kas būtu jāizdara. Mēs nezinām, ko NBS dara detaļās šai ziņā. Pilnīgi noteikti dara ļoti daudz, par to nav nekāda šauba. Jautājums par to, ka tas, ko tu jau sākumā teici par to tā lauka noklāšanu ar vienībām un ar cilvēkiem bruņotiem, to mēs būtu pamanījuši, ja tas notiktu. Pat mēs būtu pamanījuši. Tagad visticamāk, ka tas nenotiek vismaz tādā veidā, kā mēs gribētu. Bet tā militārā tēma pārklājās ar to civilo, ko mēs vēlreiz gribam šajā visā atgādināt. Tātad, runājot ar tiem dronu ražotājiem, skatoties, kas tur notiek, ir pilnīgi skaidri iezīmējās šī te kaķa un peles tā sistēma. Tātad uzbrukuma drons vienmēr būs 2 soļus priekšā aizsardzības dronam. Par to nav šaubu, lai kādi pārtvērēji droni tie būs. Vienmēr tie, kas uzbruk, izdomās kaut kādas lampiņas, kaut kādas tur viltus, kaut kādas tur signālus. Tā būs mūžīgā sacensība, kur dažreiz priekšā, dažreiz aizmugurē. Jā, tur šajā sektorā, šajā brīdī viņi lido ar vecējiem uzbrucējiem, tur kāds ir nolicis pretī jaunos pārtvērējus, tur viss tiek notriekts. Un tajā sektorā viņa kā iemācās, un tur viņi mauc cauri, un tā tas ir. Par to nav nekādu šaubu. Un tas tā pasauli ir iekārtot, un nekad nebūs otrādi. Tas ir viens. Tas nozīmē, ka visticamāk būs dronu karš, un tas nozīmē, atkal atgādinām par to, ka tajā karā piedalīsies praktiski visa Latvijas teritorija. Jā, pilnīgi bez šaubām. Tieši tā. Lai kā mēs noliktu Latgali ar tiem visiem, ar visām aizsardzībām, ja lidos daudz un lidos ar mērķi kaut ko izdarīt, ja, tad kaut kas tiks cauri un tā būs visa Latvijas teritorija. Vēlreiz šito vajadzētu atgādināt, un to nemainīs neviens dronu samits vai kas. Cilvēkiem ir jārēķinās ar šo realitāti. Nu, tieši tā. To jau mēs te skandinām kā vetas platas, ka tā tas ir un tā tas būs, un tāpēc vēlreiz ir kritiski svarīgi sākt ar sabiedrības izglītošanu šajā jautājumā un jābeidz murgot par patvērtnēm visai valstī. Es teiktu, es sauku to par informēšanu, jo izglītošana varbūt, es nezinu, te runā par tiem algoritmiem, ko darīt. Tā patiesībā ir informēšana, kā tur izglītošana. Tad cilvēkam atgādini, un varbūt, ka labi, ka kaut kas ielidoja nokrit, cilvēks sāks klausīties par to, kas viņiem īsti jādara. Varbūt tie padomi izklausās muļķīgi nogulties zemē un uzlikt rokas, bet labāk, ka tu nogulies zemē, nevis taisi muti vaļā un mēģini filmēt. Zin kā, es pats baigais gudrinieks stāstu, ka visi aizglīto, bet pats es aizvakar, burtiski, ir man puika, 10 gadi, un, skatos, tāds nobijies, šausmīgs ar seko visām ziņām un tā. Un tad, sieva, tā kā, saka, viņš no tiem droniem baidās šausmīgi, kas tagad būs. Un tad es sapratu, ka es baigi gudri runāju, bet pats ar ģimeni vispār neesmu izrunājis, tā kā, kur, ko, kā darīt. Tad es visu paņēmu puiku, izstāstīju, tu esi mājās, tur tāds brīdinājums dari tā, tāds brīdinājums tā, dzirdi mopēdzu kaņu. Meklēt 2 sienas, parādīja, kur dzīvokli ir teksija, kur mums mājā ir 2 sienas, kur ir jāiet. Un viss, tādas īstenībā pavisam elementāras lietas, bet tad, kad arī tu jūti, ka parādās skaidrība, ko darīt, kā rīkoties, uzreiz iestājās miers drusku. Un vēlreiz atgādinām par patvērtnēm. Mūsu viedoklis nav noliedzošs, patvērtnēm ir jābūt, bet tām vispirms ir jābūt skolās, bērndārzos, slimnīcās un visur citur, kur ir cilvēki, kuri, tad, kad mopēds skan, viņi ir jāiebāž drošā vietā. Droši vien, ka tas ir terminoloģijas tāds jautājums, bet respektīvi, drošām telpām ir jābūt, bet viņām jābūt maksimāli tuvu cilvēkiem. Jā. Maksimāli tuvu. Labāk, lai viņi ir varbūt drusku mazāk droši nosacīt, nekā tas 50 metrus zem zemes betona pagrabs, bet līdz kuram ir 15 minūtes jāskrien. Jā, tas ir par drošām telpām, tām ir jābūt tuvu, un vēl viena atziņa par dronu karu, ka arvien mazāk nozīme ir 72 stundu somai. Jā. Jo patiesībā tev ir vajadzīgs tās 15 sekundes noslēpties. Ļoti mazai cilvēku daļai būs vajadzīgs soma, lai uz kaut kurien brauc. Kur tas drons neaizlidos Latvijā? Es atvainojos, no kurienes uz kurien tu brauksi? Kur būs tā vieta, kur tas drons nevar aizlidot? Ja? Tā kā mēs negribam teikt, ka nav nepieciešama soma, kurā tev ir viss, ja tev ir jāatstāj māja. Tas ir cits jautājums. Bet tā ideja par to, ka notiks kaut kāda masveidīga cilvēka evakuācija no austrumiem uz rietumiem vai otrādi, tas ir daudz sarežģītāk.
Tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir daudz sarežģītāk, bet es arī domāju, ka tādēļ tas paliks tādā dronu stadijā, tad varbūt tāda masu evakuācija. Latgale šobrīd jau dzīvo tādā situācijā. Kur neviens nekur nav evakuējies. Nekur nav evakuējies. Notiek tas, par ko viņi runā Ukrainā, ka cilvēki pēc 5. gaisa trauksmes saprot, ka nav viņam, viņš dzīvo tālāk. Dzīvo tālāk, no savas lodes neizbēg. Jā, un šādā realitātē ir jādzīvo, jāklausās mūsu raidījums. Tur, kur varēsim, sauksim cilvēkus, kas stāsta, ko var un ko nevar izdarīt un kā vajag un kā nevajag, un mēģinām dzīvot un pierast pie jaunās realitātes. Jā, diemžēl. Labi, ejam tālāk, tagad saruna ar Santu. Mums studijā šodien viešņa. Labdien! Labdien! Vai tu vari iepazīstināt ar sevi? Tātad esmu Santa Harjo Ozoliņa. Esmu biedrības Alūksnes lauku partnerību valdes priekšsēdētāja. Mēs esam arī Eiropas finansējuma administrētāji, saucamās VRG, kas pārklāj principā visu teritoriju, mēs esam viena no tādām. Un es kā Santa esmu arī rezerves karavīrs, esmu pabeigusi pamatapmācību. Un šobrīd mūsu organizācija ir vienojusies ar pašvaldību, ka mēs esam šie brīvprātīgo resursu koordinatori mūsu teritorijā. Tātad organizējam sadarbību gan ar citām nevaldību organizācijām, veidojam sadarbību ar privāto sektoru, tur, kur nenoklāja varbūt pašvaldību vai citas institūcijas, tad mazie uzņēmēji. Un noteikti arī ar tiem cilvēkiem, kas varbūt nav šajos te konkrēti nosauktajos, jo paredzam arī situāciju, ka varētu būt kāds, ko mēs nezinām, un arī varētu pieteikties. Varbūt es palaidu garām, bet ir runa par Alūksni vai Alūksnes novadu. Alūksnes novadu šobrīd, jā. Mēs esam Alūksnes novadā tieši par brīvprātīgo resursu koordināciju atbildīgi. Un tu tā ļoti kautrīgi gaidīji, ka tu pateiksi, ka tu esi arī mūsu raidījumu klausītāji. Jā, pavisam nesen uzzināju, un tagad ir intensīvi jāatgūst viss laiks, un daudz stundas tiek veltītas arī šim. Es klausītājiem nolasīšu, kā sākās mūsu komunikācija. Daļa no tavu komentāru pie viena mūsu video. Tu rakstīji. Kopš pagājušā gada ir apstiprināts iekšlietu ministrijas vadlīnijas, kas palīdz veidot sadarbību starp pašvaldībām un brīvprātīgiem iedzīvotājiem. Šis ir ļoti jauns un svarīgs formāts. Vadlīnijas paredz veidot brīvprātīgo resursu koordinātorus katrā pašvaldībā, kas vajadzības gadījumā koordinē un piesaist nepieciešamos papildus atbalsta resursus, kas nav ar militāro sistēmu vai glābēju sistēmu saistīti, atbilstoši tam, kas ir pieejams. Vēlams šos koordinātors izvēlēties no sabiedrības, piemēram, NVO. Šiem cilvēkiem tiek plānots apmācības, ko tālāk izmantot koordinācijas darbā. Galvenie uzdevumi ir apzināt brīvprātīgos un tiem pieejamos resursus, apmācīt, trenēt potenciālus brīvprātīgos un nepieciešamības gadījumā tos iedarbināt. Tātad tur ir divas sadaļas par brīvprātīgiem, kas tie tādi un kā jūs trenēsiet, bet vispirms par to, vai tu var vairāk pastāstīt par tām vadlīnijām, kas tu raksti par viņām tā cildinoši, pārliecina mūs ar par to, ka tas ir kaut kas tāds. Tas droši vien ir rezultāts tādam ilgstošam darbam. Jo 22. gads, protams, mums visiem sadeva pa ķoksi, un tā mēs visi tā pamodāmies diezgan nopietni, un atceroties to laiku, tieši NVO sektors bija viens no labākajiem veidiem, kā sākotnēji uzreiz organizēt palīdzību Ukrainai, jo tajā laikā parādījās pirmās kaut kādas darbošanās. Inese Vaivara ļoti aktīvi strādā šo jautājumu Latvijas līmenī. Un tad 24. gadā tika izveidota arī nacionālā līmenī darba grupa, kuru arī vada Inese Vaivara, bet darba grupa ir zem Pilsoniskās alianses, tātad Latvijas Pilsoniskā alianse. Un tā rezultātā 24. gadā tapa pasākums kopā ar iekšlietu ministriju, kur NVO sektors sadarbībā ar viņiem veido šīs vadlīnijas. Un tātad es neteikšu tādu nosaukumus pasākumiem, es viņos nebija iekšā pati, bet Inese bija ļoti daudz tajā iekšā ar komandu un tapa vadlīnijas tieši šeit sadarbības veidošanai ar NVO sektoru, ar sabiedrību, ar iespējams arī privāto sektoru, lai arī šos spēkus, kas netiek ietverti daudzās citās sistēmās, bet ir arī tik pat svarīgi krīzes situācijās, lai viņš arī pamanītos un kļūtu organizētāks arī nākotnē. Bet kas tur rakstīts tais vadlīnijās? Tu arī mums tā kā... Tās ir rekomendācijas tieši pašvaldībām, kā veidot šādus koordinatorus, kas ir viņu uzdevumi un kā tad, un ka vēlams to darīt varbūt tiešām tādiem, kas nav īsti pašvaldības darbinieki, jo daudzās vietās šobrīd
izpildot varbūt šīs vadlīnijas, kas gan ir rekomendējošas. Viņas nav obligāti šodien. Viņi izvēlas šos koordinatorus no sava vidus, no pašvaldību darbinieku vidus, un nevienmēr šie cilvēki labi pārzina situāciju, kas notiek ar organizācijām, ar sektoru kā tādu, bet jā, tā kā ir labi, ja to dara pats sektors, pats organizējas, pats arī aktīvi iesaistās. Jo mums jau ir tāds foršs pieredzes, kā darboties ar iedzīvotājiem, kā organizēt pasākumus, mēs jau visu laiku esam projektos līdz ausīm, mūsu izdzīvošana ir tāda, tā kā mums šīs lietas vispār nav svešas, organizēt, informēt, aicināt. Kas ir galvenie uzdevumi brīvprātīgo resursu koordinatoriem no vadlīnijām? Veidot tātad šo te, viņu mēs saucam par katalogu, bet principā informācijas bāzi gan par resursiem, gan par cilvēku resursiem, viņu prasmēm, viņu spējām, kas mums paliek pāri no tā, Kas ir resursi? Resursi mēs domājam, piemēram, materiāli tehniskie resursi. Piemēram, Alūksnes pilsētā mums darbojas brīnišķīgs Alūksnes nodu sabiedrības centrs, kuru koordinē joprojām Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs, kas ir biedrība. Tur arī strādā Alūksnes un Apes nodu fonds, kas šobrīd nodarbojas ļoti aktīvi ar Ukrainai atbalsta sniegšanu. Tātad. Un mums ir šī ēka, kurai ļoti labi aprīkota, jo nepieciešamības gadījumā kaut kādiem procesiem, tur var gan uzvārīt tēju, gan uzņemt cilvēkus, jo principā šis centrs arī bija kā ļoti laba vieta vienu brīdi, kamēr nāca iekšā ukraiņu bēgļi no Krievijas. Viņi tur tika uzņemti, sagaidīti, iedot pirmā zupa, nomierināti, iedots kāds pirmais papildus līdzeklis, kas viņiem bija nepieciešams, tā kā šāda pieredze mums jau diezgan daudz ir. Tas ir viens no piemēriem. Un tev šķiet, ka šī ēka nav, piemēram, zemessardzes plānās gadījumam netiks izmantot? Vai tu zini, ka nav? Ja? Pat cik mēs esam šobrīd šis resursu koordinators, mums ir arī tā ļoti labā iespēja strādāt arī CAKā. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Klausītājiem jāpasaka, kas ir CAKs? Civilās aizsardzības komisija, kas ir katrā pašvaldībā. Mums tā tad ir šī labā iespēja zināt informāciju vairāk, saprast, kas plānojas, kas notiek, un tādā veidā mēs tā kā arī nojaušam, kas ir un kas nav nepieciešams. Mūsu gadījumā arī brīnišķīga lokācija, jo mēs esam tieši pretī Dārza ielai 11, kas ir šobrīd arī administrācijas ēka. Tā kā ļoti tuvu komunikācija, ja nepieciešams. Bet arī saprotam, ka ir arī citiem plāniem jābūt. Labi, bet tas ir viens no piemēriem. Tā ir ēka, bet vēl kāds piemērs par biedrībām vai par kādiem citiem resursiem, vai kā saka militāristi, spējām? Ar tām spējām, protams, mūsu reģionā ir drusku atšķirīgi noteikti, un tas vispār par reģioniem atšķirsties, jo tādā Pierīgā noteikti strādā daudz spēcīgas organizācijas ar lielākajiem resursiem. Mums gadījumā mums ir lielās organizācijas, gan piemēram, pensionāru apvienības, kas pārzina savu mērķu auditoriju, gan invalīdu biedrība, kas strādā ilgstoši. Bet šādas biedrības patiesībā var nodarboties ar informēšanu un apmācību. Tā reāli kaut kādu praktisku palīdzību sniegt ir grūti. Nē, jo pirmkārt viņiem ir kontakti, kas ir ļoti sarežģīts jautājums mūsdienās dēļ visādām aizsardzībām un tam līdzīgi. Ja mēs aiziesim, pajautāsim šodien, lūdzu iedodiet sarakstu ar personām, kurām būtu nepieciešama ekstrā palīdzība, mēs tādu informāciju neiegūtu. Un tāpēc šī invalīdu biedrība jau, kas strādā ar saviem cilvēkiem, viņi šos cilvēkus pazīst, un ja vajadzētu iedarbināt mehānismus, viņi varētu ļoti palīdzēt. Otrs, piemēram, savākt viņus un kaut kur, vai arī informāciju, vienkārši iedot, kam jāpievērš uzmanība. Un otrs, šie cilvēki māk dalīt lietas. Viņi joprojām visu laiku vāc kaut ko kopā, tātad no palīdzības sniedzējiem, un to arī feini dala. Viņi to ļoti smuki ir iemācījušies perfekti izpildīt. Ja mēs veidojam evakuācijas punktu, tad šādi cilvēki tur būs nepieciešami, kas būs atbildīgi par resursu sadalīšanu, piemēram, nodošanu cilvēkiem un tam līdzīgām lietām. Un trešais aspekts, viņi ir arī brīnišķīgi darītāji, ja nepieciešams tāpat evakuācijas punktā ir reģistrēt cilvēkus, šeit ir ļoti labs resurs, kas to var darīt, viņi ir trenējušies ikdienās pasākumos un arī dažādās aktivitātēs to veikt. Izklausās ļoti forši. Smalkāk nekā Rīgā. Izklausās tā tam arī, skaidrs, ka Ukrainas karš tieši to arī parādīja, ka sabiedrība vienmēr ir pirmie, kas reaģē, tur, un pēdējie, kas beidz reaģēt. Un tas ir normāli. Tas nav pārmetums valstī, neviena valsts to nespēja. Tā vienmēr ir, cilvēki reaģē pirmie. Un tā ir arī liela izmaiņa Eiropā šobrīd, kur to civilās aizsardzības mehānismu pārskata tagad, iekļaujot militāro komponentu apdraudējumu. Un tur ir tā fokusa maiņa uz to, ka tieši tās vietējās komunas un vietējā
brīvprātīgie ir tas pamats visam, jo ir, protams, forši visi sarkanie krusti un visas tās daudzburtu kombinācijas lielās globālās, ja. Viņas ir lēnas, ilgi un arī daudz ko nevar. Tur uz tuvu kara darbībai braukt nevar, to viņi nevar. Būtiski tad liela valstiska birokrātija, kas uz brīvprātīgiem neattiecās. Ja? Teiksim, tā, un tāpēc tas ir ļoti labi, ka tas tā notiek. Es stāstīšu par Jēkabpili, tu prasi par resursu, kāds darbojas. Tad atceries, ka Jēkabpilī bija plūdi, un tas dambis plīsa, un faktiski viņu izglāba no katastrofas vietējie uzņēmēji, kuri vienkārši redzēja, ka te tūlīt plīsīs, nevienam neko neprasot, atbrauc ar traktoriem, ar grāntskrāvām, to dambi salāpīja. Par ko pēc tam dabūja pa galvu, man liekas, gan pašvaldību, gan paši uzņēmēji, jo tos izdevumus tu nevar norakstīt izdevumos, tie nav saistīti ar saimniecisko darbību, tad tu viņus maksā papildus nodokli par to visu. Ja? Un tā, bet tā tas darbojas, paldies Dievam, ka ir brīži, kad ir situācijas, ka cilvēki ir gatavi rīkoties, pat saprotot, ka pēc tam dabūs pa galvu. Ja? Bet man ir jautājums, vai ir kaut kas, kam konkrēti jūs gatavojaties? Pirmkārt, mūsu civilās aizsardzības plāns, kurā tā kā ir izvērtēti potenciālie riski, dabas katastrofas, jā, viņas ir un būs noteikti mums arī. Esam jau piedzīvojuši dažus lielākus arī elektrību pārāvumus, un bija interesanti pieredze arī pilsētai. Tā kā, otrs ir šis robežas tūms, kas visu laiku kutina nervu. Jums taču arī bija drona trauksmes. Jā, mums arī ir drona trauksmes, un arī, bet jā, tā kā tas jaunā realitāte, kurā mēs tagad esam diezgan labi nonākuši, kas savā ziņā varbūt nav slikti, ka viņi lido un ka viņi var nokrist, bet nav slikti tas, ka tas ir bišķiņ vēl lielāku sajūtu iedevis cilvēkiem, kad tie, kas mēs par to tiešām daudz uztraucamies un tiešām ikdienā domājam un mēģinam saprast, kā padarīt to informāciju vairāk un saprotamāk un iedzīvotājs gatavākus, mums tā bišķiņ uzskata par tādiem dīvaņiem visu laiku un neņem pa nopietnu visu laiku. Nē, pa karu mēs nerunāsim. Nē, tas tā tēma nav vajadzīga. Jā. Tā kā tas diezgan bieži no cilvēkiem, tā ir tikai normāla situācija, es domāju, no psiholoģijas viedokļa nekāda brīnuma un pārsteiguma, ka cilvēks tā reaģē, jo viņš negrib dzirdēt par to, negrib klausīties un negrib par to domāt, varbūt, jā. Izņemot tos, kas jau to ir sapratuši un ir iesaistījušies savādākos veidos. To es arī gribēju varbūt precizēt, kā tu vērtē pēc savas sajūtas, cik ātri tāda situācija maina cilvēks, cik ātri cilvēki tavuprāt spēs mobilizēties un arī par jums pašiem, vai tev šķiet, ka jūs šobrīd tie brīvprātīgie, kas ir, ka viņi reāli apzinās, ka tajā brīdī, ka kaut kas pa īstam lidos, tad tas vairs nebūs pa jokam, vai tev šķiet, ka tie cilvēki ir gatavi? Ļoti, ļoti dažādi. Tiešām ļoti dažādi. Kāds, kuram ir pieredzes. Daudz visādas interesantas esmu arī teikumus dzirdējusi. Tā precīzi pateikt šodien es noteikti to nevarētu, Dievs nezina. Nē, bet pēc novērtējuma tāda iekšēna skaidrs, ka mērīt to nav iespējams. Tie cilvēki, kas šobrīd man veidojas apkārt, ar kuriem es ikdienā ļoti daudz jau sadarbojos un kuri man ir redzes laukā jau nonākuši, kā potenciālie palīgi, viņi jau ir tādi diezgan jaudīgi. Un es domāju, ka tieši šādi cilvēki ap mums veidosies, kas diezgan labi apzināsies šos riskus, un tas būs pirmais, ko mēs arī tā kā uzstādīsim turpmāk, kad ar to ir jārēķinās. Bet noteikti ir tādi, kas līdz šim, kas ir varbūt bijuši pretim nākoši, viņi līdz galam nav apzinājušies tos riskus noteikti. Arī tādi cilvēki ir. Tāpat kā mēs vēl nezinām paši, kā mēs reaģēsim aktīvajā momentā, to nevar neviens īsti prognozēt. Bet par tiem pirmajiem, tas ir tas, ko mēs vairākas reizes raidījumā esam runājuši, vai reālu briesmu apzināšanās padara tevi uztrauktāku vai mierīgāku? Briesmas padara uztrauktāku, bet zināšanas padara mierīgāku. Tur tādā balansā kaut kādā tas viss veidojas. Grūti. Es par to esmu pati daudz domājis, arī pie trauksmēm guļot naktī gultā un domājot, vai man jāpārvietojas ir uz toleti, kas ir 2 sienu vieta manā mājā, tad es arī par to esmu daudz prātojusi tajā laikā, kamēr gaidu atsaukumu. Jā,
kaut kādā ziņā es domāju, ka ir mums diezgan daudz cilvēku, kur ir gatavi aizstāvēt to mūsu vietu. Noteikti sarežģītākais droši vien mums būs tas, ka mūsu resurss būs visvājākais noteikti tādā spēju ziņā, jo tās būs sievietes, tie būs cilvēki noteikti ar invaliditāti, kas neiekļausies citās sistēmās. Par sievietēm, man pieredze liecina, ka nav jaudīgāk. Mēs uz to ceram, ka mēs esam diezgan spēcīgas un noturīgas krīzes apstākļos. Tāpēc laiks, ka sievietēm nav jāiet armijā, tāpēc, ka viņas tāpat var visiem sadot. Tas vīriešiem jātrenējās. Varbūt. Šī lieta, starp citu, par to armijā mēs iepriekš runājām, vairākas reizes esam uzsvēruši, ka jaunā tā dronu kara apstākļos nav tur tā, ka armija kaut ko vien dara un sabiedrība kaut ko citu dara. Ir ārkārtīgi svarīgi, kas tur aizmugurē darbojās. Vai tas sieviete, jebkurā gadījumā tie gatavie cilvēki. Ja? Bet man šķiet, ka šobrīd mums pat īsti nemaz nav jārunā par varbūt karu. Un es domāju, ka tur nevajag varbūt pārsālīt, ka tā ir tāda kara gatavošanās karam. Ne, tā ir vienkārši jaunā realitāte. Tad dzīvojam nosacīti uz spradzienu bīstamā vietā. Visi. Kādi ir tie novērojumi uz vietas par to, kā cilvēki reaģē un kā viņi pēc tam apspriež un ko viņi domā par šo visu pēc tām trauksmēm? Es neesmu dzirdējis, ka mūsu teritorijā kāds reāli būtu redzējis dronu, tā kā izņemot tos, kas mūs ir vietējie, tie, kas vienkārši arī amatieri nodarbojas ar šiem jautājumiem. Tāpēc mēs pagaidām laikam nevarēsim, nebūs tāds no mūsu teritorijas informācijas, drīzāk tikai tas, kas bija no Rēzeknes puses, jo neviens nav filmējis mūsu teritorijā, neviens neko nav licis. Tas, kas noteikti būtu svarīgi, ka šī informācijai būtu jānāk vairāk no augšas tomēr un jāskaidro vairāk šīs lietas, jo tas reāli pietrūka. Man nevisai patīk, kad mēs šādos gadījumos ejam pa sociālajiem tīkliem, meklējam kaut nesaprotam informāciju, vienkārši viņas nav, tās informācijas vakums diezgan nopietnas. Un tā kā te man prasītos, ka tās lietas netiek tik ļoti slepenotas un klausoties arī Ukrainas pieredzi, jo man bija iespēja parunāties tikko ar vienu brīvprātīgo, kurš tur 3 mēnešus ir padzīvojis un palīdzējis ar šo te ievainotu evakuāciju, redzējis tā kā ļoti tuvu tās lietas, viņa informācija bija ļoti noderīga un tās bija ļoti daudz un tas, ko es sapratu, ka viņu galvenais labais tas trumpis, ja mēs tā varam teikt, ir šī informācijas pieejamība, kad ir ļoti daudz informācijas par to, kas notiek, kur notiek, un tu vari sekot līdzi un arī labāk reaģēt uz to situāciju. Tā mums reāli nav šodien, diez vai būs tādā veidā, kāds darbojas Ukrainā, bet tad es to sapratu, ka tas ir tas tas ir tas, par ko mēs arī esam daudz runājuši, tā šūna apraide, protams, ir forši un labāk nekā nekas. Bet piemēram, tāpat aplikācija, kas ir Ukrainas pamatā, kur tu vari ļoti precīzi, interaktīvi komunicēt, kāda veida draudi. Tur nezinu, apgabalā vai Krievijā pacēlās lidmašīnas. Ja? Tas nozīmē, ka visi Ukraina briesmās, bet tu saproti, ka tas vēl ir tikai par šo. Tad tev atnāk ziņa raķetes lidot uz tiem apgabaliem. Šitiem, restīvi, tu esi visu laiku online seko, bet atkal, lai to varētu izdarīt, ir jāredz. Mūsu joprojām problēma ir, ka mēs neredzam. Protams, arī mēs esam maziņi, varbūt mums nav iespējams tik detalizēt laicīgi, ja viņš jau ir ielidojis, tad varbūt... Tas atkarīgs, cik tālu tu redz. Jā, tas arī, ka to mums armija nestāsta, bet mēs ļoti ceram, ka viņi sāk skatīties 200 km tajā pusē, un tur par to tas, ko mēs zinām, ka armija redz Igaunijā. Jo to stāstīja, ka ar mūsu acīm to dronu notriec Igaunijā. Jā, laimīgie igauņi. Jā, starp citu, jums tur igauņi blakus jums ir šī tā lieta, kas Igaunijā ir savādāk. Jūs esat mēģinājuši apmainīties, varbūt brīvprātīgie savā starpā? Tas mums tagad tieši ir procesā, jo es Lietuvā pabiju vienā ļoti spēcīgā pasākumā pagājušās gada nogalē, un tad es sapratu, ka mums vismaz Baltijas līmenī arī organizāciju vidu būtu vajadzīgs sadarboties, un tāpēc mēs šobrīd mēģinam iestartēt Impact tādā programmā, ko vada Eiropas komisija uz stratēģijas izstrādi, bet es vairāk ne par to stratēģiju, drīzāk, ka tas būtu labs iemesls mums kopīgi sadarboties. Nezinu, kā mums izdosies 2. raundā, es ceru, ka mums sanāks, jo mēs esam visas pilnīgā Latvijas austrumu pierobežas organizācijas, tur iekšā 5. No Igaunijas šobrīd mums viena organizācija ļoti forši iesaistījusies, no Lietuvas ir lielāka aktivitāte, tur ir arī spēcīgi, un mēs šobrīd esam tādā sākumā pagaidām šajā ziņā. Bet tas mērķis ir, ko koordinēt
koordinēt. Apmainīties ar informāciju, saprast, kā kurā valstī strādā sistēmas, kas viņiem labs, kas mums labs, salīdzināties un saprast, kā krīzes apstākļos mēs varam arī sadarboties un koordinēties, jo nav jau nekāds noslēpums, un es domāju, ka tas būtu dabīgi, ka ape brauktu uz Igaunijas pusi drīzāk nekā uz Rīgas pusi, ja tur ir tie braucēji projām, un tas tikai būtu loģiski, un tāpēc mums būtu noderīgi zināt, kā īsti kas kurā valstī notiek, kā viņiem, piemēram, darbosies evakuāciju punkti, lai mēs zinām saviem cilvēkiem pastāstīt šīs lietas, tāds elementārs informācijas apmaiņas. Bet tādā cilvēciskā vai personiskā līmenī jums ar igauniem sanāca runāt, vai viņi arī tā savu tur valdību lamā, ka tie tur nesaka, vai? Vēl nezinu, cik viņi lamā savu valdību. Es zinu, ka lietuvieši ir riktīgi uz priekšu tikuši tieši no tā NVO sektora puses. Viņiem ļoti labas iestrādnes, viņi jau ir tikuši līdz tādām diezgan nopietnām arī jau darbībām, kad viņi jau ir pamēģinājuši dalīt palīdzības un tam līdzīgas lietas. Tur varētu būt, kā lai saka, tā valsts politika ir pretīm nākošāka. Jā? Tur tāda aktīvāka ir bijusi tā reaģēšana, varbūt tā polijas tūmas vai kā, jo poļi jau tā visam nopietni un Somi šīs lietas ir darbinājuši līdz šim. Līdz viņiem mēs vēl pagaidām neesam gribam nākotnē arī tur aizsniegties un to varam izdarīt savā tajā apvidū. Mums ir ļoti labi kontaktu veidošanas iespējas un tam līdzīgi. Bet sāksim ar Baltiju un tad jau virzīsimies arī tālāk. Bet runājot par jums, reāli dzīvi treniņi situācijā X, kā jūs ņemat nevis uz papīra izspēlēt, ka tagad jūs liktu autobusos invalīdus un vest viņus uz turieni, bet pamēģināt kādu ielikt, kādu autobusu piestūrēt, kaut kur kaut ko izdalīt, savākties vai tam līdzīgi vēl šobrīd nav noticis ne jūsu, droši vien arī pat godīgi sakot, ne civilās aizsardzības līmenī. Kaut kur noteikti tādas lietas ir veiktas, bet jāatzīm. Nezinu, ka viņas taisa uz papīra. Nē, ir arī faktā bijušas apmācības, jau arvien vairāk viņas sāk notikt. Vislabāk ir tad, ja to dara kopā ar pašvaldību. Tas vienīgais scenārijs, kā es to redzu, pašām NVO tagad ņemties kaut ko evakuēt, to nevajadzētu darīt. Tas būtu klāji nepareizi. Jo mēs runājam par to, ka tai pašvaldībai ir jānovērtē tie jūs brīvprātīgie kā reāls resurss, ko viņi reāli paši nevar, neatkarīgi no viss, ko tur kāds viņiem saka no augšā un jāiedarbina. Ja? Tas ir pašvaldības. Tas, ko es izdarīju arī pagājuši gadu, paldies Inesei atkal par atbalstu, es proaktīvi iegāju tātad namais mācībās, piedāvāju savu palīdzību, kur arī pašvaldība laipni pieņēma. Tas gan notika toreiz uz papīra, protams, bet es reāli 2 dienas sēdēju, zvanīju pa telefonu cilvēkiem, jautāju, vai jūs esat gatavi. Un jāatzīmē vēl arī tas, ka manos daudzos 100 kontaktu man bija 10 tikai ko paņemt, kam piezvanīt. Tas arī tāda beigas skarbā realitāte, jo tu jau tā ejot cauri, šitam nevar zvanīt, tas vispār ir pretinieks mums šobrīd un tam līdzīgi, tos cilvēku nav pārāk daudz. Zvanīja, ko jautāja viņiem? Man bija uzdevums savākt brīvprātīgos kaut kādu konkrēto, vispār nebija noteikts skaits, es maksimālo vācu to, ko es spēju, plusos orientējos apmēram savā izdomātajā, jo informācijas īsti nebija apgabalā, kurš tā kā nebūtu iespējams evakuējamais. Tas bija tur tā daudz interpretācija, protams. Un otrs, es apzināju autobusus, tad saziņā ar mazajiem uzņēmējiem, jo mēs kā līderi īstenotāji, mums ļoti daudz uzņēmēju ir īstenojuši projektus, un mēs jau ļoti labi pazīstam tos savus cilvēkus, mēs varam piezvanīt un teikt, hei, Nauri, vai tev ir autobus, vai tu mums viņu varētu iedot ar visu šoferi, piemēram. Tā arī es darīju, un mana atziņa bija vēl tāda pilnīgi negaidīta, kad reģionos autobusu nav daudz. Negaidīt. Pakomāti ir izmainījuši ļoti nopietnu situāciju, kas ir jāņem vērā, jo mums tikai liekas, ka katram uzņēmējam ir pa busiņām, bet nē, pakomāta sistēma, kas ir attīstījušies kopš Covida laika, ir krasi izmainījuši to situāciju, ka mazie uzņēmēji neuztur autobusus vairs. Viņi no tā ir nogājuši nost, tas ir dārgi, neizdevīgi, un ar pakomātu ir daudz izdevīgāk veidot šīs plūsmas, tātad tas ir tā jaunā realitāte, kad ir daudz mazāk šis resurs, nekā mums varētu šķist no malas. Tas man bija tāda liela atklāsme, jā. Uz brīdi pārtraukšu sarunu ar aicinājumu palīdzēt mūsu raidījumam sasniegt vairāk dzirdīgu ausu. Ja tev šķiet, ka tam, ko mēs runājam, ir nozīme, pārsūti raidījumu saviem radiem draugiem un kolēģiem. Jo vairāk zinošu un iebrucējiem pretoties gatavu patriotu, jo vairāk izglābtu dzīvību un beigtu orku. Spied raidījumam patīk un pārsūti tālāk. Iedrošini latvieti pretoties. Labi, un ja runājam par plāniem, kas tavuprāt jums kā brīvprātīgiem būtu jādara,
kas ir pirmie uzdevumi, ko tu gribētu, lai jūs izdarat savā? Nepateicu vienu lietu, tātad namēs šajā gadā. Jā. Un pat cik mēs esam ļoti veiksmīgi šo sadarbību sākuši attīstīt ar pašvaldību, ceru, ka tā arī notiks tālāk. Mums tiešām ļoti labs speciālists šajā tēmā Maija, un mums ir ļoti aktīva sadarbošanās. Mēs gatavojamies arī nopietni rudenim šobrīd, jau domājot arī par uzdevumiem, kas jau pašvaldībā ir zināmi, tā kā mēs izvērsīsim noteikti dzīvē. Izskatās, ka dzīvē būs mums jāizvērš evakuācijas punkts, tāpēc precīzi brīvprātīgie un viņu apmācības, tādas pilnīgi tam līmenim, kas ir nepieciešams, lai gan daudziem no viņiem jau būs pietiekami labas zināšanas un bāze, kuras mēs arī paņemsim. Būs kādas varbūt lietas, kur būs lielāka izaicinājuma, piemēram, drošība. Ja? Evakuācijas punktu teritorijā jābūt drošības nodrošināšanai, tur īsti tā, katra tante mums nederēs, tur varētu būt izaicinošāk tā uzdevuma tieši nodrošināšanai. Mēs uz to virzīsimies, un Inese ir atbalstīts arī ļoti vērtīgs projekts šobrīd, un arī viņa mums kā brīvprātīgajiem Latvijā veiks jau tādu augšas apmācību, kuru mēs tālāk izmantojam nākamajam līmenim. Par ko apmācība? Tieši arī par šo jautājumu, kā strādāt šādiem evakuāciju punktiem, kas ir jāapmāca cilvēkiem, kāda veida cilvēkus, cik daudz mums viņus vajag un tam līdzīgi, ar rezervīti. Bet jūs arī gatavojaties scenārijiem vai apzinat vietas vai iestādes, kuras ir skaidrs, ka nevarēs evakuēt, un attiecīgi ir tam jāsagatavo, ja jūs maksimāli optimistiski skatāties uz evakuāciju. Baigi nevar tā pateikt, jo es domāju, tas ir saka līmenis, un tas ir noteikti zemesardzes un visu citu līmenis. Mums būs uzdevumi, mēs viņus pildīsim, bet tie lēmēji par šiem jautājumiem būs citi cilvēki. Tie ir augstāk par mums, un mēs šādus lēmumus noteikti nepieņemsim. Mēs izpildīsim uzdevumus. Te mēs nokļuvām vēl vienreiz līdz zemesardzē, un es gribēju pajautāt, vai tu esi dzirdējusi par zemesardzes atbalstītāja statusu, vai tu vari pakomentēt, ko tu tur no tā viss saproti šobrīd, un ko tu tur redzi visā tajā? Esmu. Mēs par to esam arī diskutējuši savā starpā, arī NVO sektors par to jau ir domājis. Esam bijuši gan priecīgi, gan bēdīgi, bet kopumā vērtēju droši vien kā pozitīvu, jo arī rezerves karavīrs, lai pieņemtu šo lēmumu, kļūt par rezerves karavīru, nodot zvērestu. Zvērs bija vissarežģītākais jautājums. Arī man kā sievietei, mammai un sievai un tam līdzīgi. Man ir jāpaliek tādā x stundā, un to pieņemt bija visgrūtāk droši vien nolemt. Bet tad, kad tu esi nolēmis, tad beig viegli atkal. Tad tu jau saproti savu scenāriju, un tu viņam arī vari mierīgi gatavoties. Bet mūsu nodaļā bija cilvēki, kas nebija gatavi nodot zvērstu arī beidzoties mācībām. Tagad tas parādīja to, ka cilvēki grib zināt, bet viņi nav gatavi tomēr nozvērēt un pateikt, ka es neaizmukšu. Un man liekas, ka šie brīvprātīgie var arī tādā ziņā tiem cilvēkiem palīdzēt, kuri grib zināt vairāk nekā vienkārši neko, jo es domāju, ka arī būs apmācība šiem cilvēkiem, kaut kāda informācija viņiem būs, nezinu, cik daudz. Tādā ziņā tu gribēji teikt, tas status, tā zemesardzes atbalstītāja status varētu būt šiem cilvēkiem, ja? Jā, tas viens no arī, es esmu dzirdējusi arī vispārējās versijas, noteikti arī būs tie īstie galamērķi, bet arī šie cilvēki varētu būt tie cilvēki, kas varētu kļūt par tādiem atbalstītājiem. Tu te pieminēji vienu lietu, kas ir tāda būtiska nianse. Viss tās brīvprātīgo darbs, par kuru tu stāstīji, ko tu tagad mēģini vadīt, būs jādara kādam citam, jo tu kā rezerviste tiksi mobilizēta un aizsūtīta ierakumos. Jo ir aizsūtīts pieprasījums, ka iespējams man ļaus darīt šādā situācijā tieši šo darbu, piemēram. Tas būtu vislabākais rezultāts. Loģiski, jā. Ka es jau kā rezervis zinu, ka šis būs mans pienākums, un es viņam gatavojos, un Maija ir manu rezervāciju pieteikusi. Es nezinu, kā tur sanāks. Šeit vēl vienreiz esam nokļuvuši pie tā, pa ko Reinis vairākas reizes ir teicis, ka mums nav tās, pelēkās zonas vai tās gradācijas starp to, vai tu esi zemesargs vai tu esi civilists, ja? Un tad tās zemesarga atbalstītāja tas status varētu tādu piešķirt, bet klausītājs, lai nemaldinātu, status šobrīd ir likums, kurš nosaka kaut kāds vispārīgs tur virzienu vai kaut ko tur tādu. Jā, redzēsim, kā viņš attīstīsies līdz galam. Izpaudīsies, to vēl galā neviens nezin. Un tā ir problēma. Ja? Tātad tie cilvēki, kuri gribētu aktīvāk darboties un būt gatavāk dažādiem scenārijiem. Ja nav jāšauj, tad es nešauju. Bet, ja ir jāšauj, es varu arī šaut. Bet es neesmu zemesardzē. Tas, ko mēs neizmantojam, ir lokāli patriotisms. Tāpēc, ka es pieļauju
Es diezgan pārliecināts, nevis neizmantojam, bet ignorējam visā šajā koncepcijā. Tāpēc, ka ir cilvēki, kas būtu gatavi, teiksim, mirt par alūksni, teiksim, un aizstāvēt alūksni, bet negrib iet zemesardzē, tāpēc, ka viņu kaut kādu ziepju gadījumā iesauks un aizsūtīs sargāt, nezinu, tur Valmieru. Ja? Ko, protams, daudzi ir gatavi, bet es daudzi ir gatavi sargāt to savu dzimto sētu, ja? Bet, un tas izklausās paradoksāli, it kā, ka es tur neesmu gatavs par valsti, iet nezinu kur, bet par to savu sētu, bet tas ir tas pats, tā valsts ir tā tava sēta, ja? Un ja mēs katrs to savu sētu sargātu, būtu jau labi, bet mums nav tādas iespējas. Ar to mēs droši vien gribam teikt, ka motīvi var būt visdažādākie, un nevajag pateikt, ka tam cilvēkam, ka viņš nav gatavs un viņš tur vispār nav tiesīgs neko komentēt, jo viņš nav iestājies zemesardzē. Stāv klusē, pat Twitterī nerakst. Tas ir nepareizi. Tas ir neauglīgi un neracionāli. Tas nekur ne pie kā labi nenoved. Ja? Jo to tieši arī gribējās tie 22. gadā. Mēs uzreiz ar Ingu, kā kolēģi, uzreiz tā, vajag kaut kādas mācības. Mēs gribam vienkārši zināt, būt gatavāk kaut kādiem tiem procesiem, un rezervisti bija vienīgā opcija. Un tas ir atkal, kur mēs kārtē reiz stāstam, kā mums visur vajag pārņemt Ukrainas pieredzi, cik viņiem viss lieliski tur nostrādāja. Un atkal tev ir konkrēts gadījums, labi, mums ir zemesardze, kurās viss sūta, Ukraiņiem bija terabaroni, kas it kā ir līdzīgi, bet viņi darbojās tieši uz tā principa, ka katrs tur grupējums to savu ciemu sargāja. Tieši uz to viņi turēs, bet to pieredzi atkal mēs tā kā, tādu neņemam, nav svarīgi. Tas ir vēl viens virziens, kurā mums ir ļoti nopietni jādarbojas, jo kopienu spēcināšana caur dažādākajiem veidiem, un līderis tam reāli ļoti palīdz, bet izskatās, ka nākamajā periodā viņš zem sitiena šobrīd aiziet, jo mēs varam... Kurš? Tas līderu finansējums, kas mums kā programma ir ļoti vērtīga, šobrīd lielajā katlā iemetot visu iekšā, samaisot, iznāks ārā pilnīgi kaut kas cits. Tā kā tas izskatās ļoti traki, bet mēs varam palīdzēt tām kopienām stiprināties noteikti ar dažādiem arī finansējumiem. Mēs varam iedot arī finansējumu, beigās nopirkt kaut kādas lietas, un arī šodien tā notiek. Mums ir burvīgs stāsts par Jaunanas pagastu, ka ļoti spēcīgi kopiena strādā diezgan pašpietiekama. Viņiem gan skolas slēgšana ļoti labi aktivizē to stāstu, bet viņi turpina savu attīstību, un tur ir ļoti labs demo, kā es saku, kā vajadzētu izskatīties katram ciemam mūsu teritorijā. Ar tādu lielo iesaist arī tur ir gan uzņēmēji iekšā, gan viss, ka tāds ļoti spēcīgs, jaudīgs. Ceru, ka viņi līdz bubiem nonāks. Mums nav neviena buba šobrīd aktīva, ir bijuši, bet ir beigušies. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Jā. Mēs pasaucām tātad valmieriešus pastāstīt, un mums bija brīnišķīgs stāsts arī par šo. Es ceru, ka jaunanieši aizvirzīsies tajā virzienā. Mums ir ļoti fēna kopiena sakārtojusies un attīstījusies un aktivizējusies vismazāk apdzīvotākajā vietā Kalnsempjos, un viņi šobrīd arī domā... Es nevienu no tām vietām nebiju dzirdējis. Jābrauc ciemos pie mums. Un viņi ir burvīgi, viņi arī šobrīd īsteno projektu pēr ģeneratorus un tādas lietas, kas būs noderīgas arī jebkādā krīzes situācijā. Viņiem arī ir ēka, kuru viņi var tālāk turpināt attīstīt, un mēs varam palīdzēt ar šādiem maziem nelieliem finansējumiem. Esmu domājusi par piemēram, tādu pašu patvērtņu, mēs runājam pat par patvērtnēm. Es visu laiku saku iedzīvotājiem, jums ir patvērtnis zem tavas mājas pirmā. Un beidzam māžoties tam centrālajām patvērtnēm. Un te jautājums, kā izskatās daudz dzīvokļu māju pagrabi, daudzi man zvana jau saka, mēs esam iztīrījuši savu pagrabu, saka ļoti labi. Tagad jautājums par stiprinājumiem iespējams, jo par tādu, tur arī mēs varam palīdzēt ar saviem finansējumiem, maziem projektiņiem, nezinu, ja vajag nostiprināt kādu sienu vai kādu griestu uz daļu. Bet reāli jūs tik tālu esat tikuši? Vēl neesam, bet tas ir variants, ko mēs varam izdarīt. Kāds ir iztīrījis pagrabu? Pagrabi, tiek tīrīti pagrabi. Visi vēl nav sapratuši, ka jātīra savi pagrabi, bet mēs aizklauvēsimies arī līdz šiem cilvēkiem, un tas ir vienīgais un galvenais message, ko mēs sakam. Tava drošība, tava atbildība. Un drošība sākas ar tevi. Tas ir arī mūsu moto, ka mūsu pirmai kampaņai pagājušā gada NVO sektors mēs nacionāli izdomājam šādu te kampaņu ar lieliem arī notikumiem, maziem notikumiem. Drošība sākas ar tevi. Tas ir primārais, ko mēs vēlamies pateikt. Kā tu tiec galā ar šo te sakot, visu laiku ir tas risks, ka cilvēks saka, kāds ar sevi, lai tā valdība, kur, vai ne? Jo televizorā stāsta, ka pa mums rūpējās, un tagad atnāc tu un saka, tagad sākās ar tevi, lūdzu tīri savu pagrabu.
kas tas ir? Kā tu tiec ar šo galā? Tas ir mūsu sociāla padomjas mantojums, kā es saku. Diemžēl, kad visiem bija jādzīvo pēc vienas tabulas, visu vietā visu izdarīja, tā ir mūsu problēma. Un mūsu infantīlā sabiedrība, diemžēl, es piekrītu Sīļa kungam par šo. Jāsāk ir mācīties, ka mēs esam pieauguši cilvēki un par savu atbildību tātad jāuzņemas ir pašiem primāri, jo mēs arī sakam, dienesti nespēs visiem palīdzēt. Tas ir vienkārši skaidrs. Armija būs aizņemta ar saviem jautājumiem un tālāk. Un galvenais, tas nav nekāds trūkums. Tā ir vienkārši realitāte. Tā ir realitāte. Nekur tā. Tas nav kā filmās un tam līdzīgi, tā kā beidzam māžoties un vienkārši sākam darīt. Un man ir arī ļoti paveicies, mums ir Intars Zitāns, un viņš šobrīd ir brīvs, jo viņš ir pensionārs un ļoti, ļoti jauks cilvēks un arī palīdz un atbalsta. Un mēs paši arī brauksim rītdien uz Liepnas pusi un runāsim par šiem jautājumiem, jo Intars visiem arī diezgan labi patīk. Viņš tāds diezgan mierīgs cilvēks, un viņš var palīdzēt arī tādās praktiskās lietās paskaidrot, kā arī ugunsdzēsējs tomēr bijušais un sistēma vadītājs un veidotājs. Kad tā reālā situācija būs bišķiņ cita, jā. Šeit ir interesanti iezīmējās kaut kā ar tām biedrībām tie divi līmeņi, kuros reāli kaut kas notiek, ir tātad, ja jūs esat paši spējīgi uzrunāt savus cilvēkus un faktiski no cilvēks pret cilvēku darboties savā, un nākamais līmenis jau ir, tad jūs dabūjat naudu visādos tur fondos, un tas ir kaut kāds Eiropas, tas arī ārpus valdības. Faktiski šeit ir situācija, ka valsts visā tajā nepiedalās. Un labi vien ir, jā. No vienas puses, tādā ziņā skaidrs, ka būtu vēl kaut kā palīdzējuši. Klausīties par aizsardzības finansēm ir sarežģīti šobrīd. Bet realitāte ir tāda, ka tie ir tie divi līmeņi, kuros tās biedrības vai tie aktīvisti arī reāli darbojās. Jā? Un tā ir, un viss ar to jāsamierinās. Un tā arī jāstrādā, vai ne? Bet sadarbībā ar pašvaldību, tas ļoti nozīmīgi, jā. Jo tur tā vieniem pašiem uz tādu savu urā nevajadzētu darboties, bet tas, diemžēl, sarežģīti, jo ir arī, protams, diezgan spēcīgas pašvaldības arī Latvijā, kuras neklausās savos iedzīvotājos, un ir mūsu problēmiskās teritorijas noteikti, bet mums ir paveicies, jā, šodien. Nē, tas atkarīgs. Jābūt gataviem arī spēt strādāt bez pašvaldības. Mēs jau nezinām, kādu lēmumu pieņems tie daži, teiksim, dažās deputāti. Vietās, jā. Varbūt, ka būs čemodāns un prom. Patiesībā jau pašvaldība neko nevarēs izdarīt. Nav daudz tādu pašvaldību, kurām ir kaut kādi paši savu pašvaldību resursi, kur vispār kaut ko iekustināt. Ja viņiem nav to brīvprātīgo tā tīkla apakšā, tad viņi tur var gribēt, ko viņi grib izdarīt. Pašvaldībai teorētiski vajadzētu būt pašam galvenajai, tas ir informācijai. Un koordinācijai. Un koordinācijai. Bet tas, ko viņi var ikdienā darīt, ir, piemēram, atbalstīt brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrību. Jā, tur arī jāliek visi tie spēki. Un tādas lietas darīt. To pagrābāt. Vēl ko pašvaldība var darīt, kas izklausīsies drusku smieklīgi, bet atbalstīt hobijus. Sabiedrības, jo tās hobiju cilvēku grupas ir arī tās, kas pirmās reaģē, kas tur, tā kā mums tur Twitter konvojas būtībā autosporta čatā radās, ja, vai tur tad mums tur bija hokeja komandas, kas arī tur kopā kaut ko ziedoja mašīnas, tur deju pulciņš, tur pina tīkls, bet respektīvi patiesībā tā sabiedrības tā šūnošanās ir ap hobijiem. Jā. Un tur ir tā pirmā reakcija ļoti bieži notiek, tā kā, ja tev, teiksim, pašvaldība, kurā ir tautas deju kolektīvs, koris un pensionāru aktivitāšu centrs jau ir daudz noturīgāka sabiedrība nekā kur tas viss nav. Un tas nav vienmērīgi šobrīd, jo patiešām tā situācija ļoti, ļoti atšķirīga pa teritorijām, mazākajām pašvaldību pagastus, kad domāju, un ciemu. Arī mums pie Alūksnē šobrīd nav visi vienādi aktīvi. Šīs tie dzīvotāju padomes, es domāju, diezgan vērtīgs resurs, kurš šodien tiek mocīts un nepareizi izprasts un netiek izmantots pareizā veidā, jo tas ir, arī mums šobrīd ir unikāla situācija. Alūks nodam ir vienota lielā iedzīvotāja padoma, par kuru ir dažādas diskusijas, bet man arī kā koordinatoram ir cilvēks katrā vietā, ar kurus varu sazināties. Tā kā tas ir baigi tā svarīgi, tomēr nevar jau arī visu teritoriju izskriet, piemēram, pati, tas nekad tā nebūs iespējams, tāpēc man vajag šos atslēgas cilvēkus uz vietām, un iedzīvotāja padomas arī varētu būt viens kolosāls resurs ar visiem saviem čatiem, vispārējo, jo tā tas arī varētu tikai vienīgi strādāt. Un par pašvaldību ļoti interesanti. Es esmu dzirdējusi arī CS pašvaldības viedokļus un vēl kaut ko daudz piedalos pasākumos patiešām. Un
tas, ko es jūtu šodien, ka pašvaldības dažas un daudzas varbūt domā, ka katrs no tiem cilvēkiem, kas šodien pie viņiem noslēdz līgumu un darbojas un strādā savos amatos, ka viņi tiešām x stundā visu tur sēdēs. Un tas, man liekas, viss tā kaut kā interesantāk, vai jūs esat apskatījušies, kas sēž katrā bibliotekā, kurš patiesībā no tiem cilvēkiem ir gatavs tur palikt. Jo es zinu, ka dažās bibliotekās ir jaunas sievietes ar mazajiem bērniem, viņas tur nesēdēs krīzes situācijā. Ir cilvēki, kuriem ir mājās guļoši tātad cilvēki, viņi būs jāglāb, viņiem jāpalīdz. Un tā ir tā dīvainā, kad tad, kad viņi runā par tādiem procesiem, par tiem arī cilvēku resursiem, viņi nav analizējuši, kuri no šiem cilvēkiem patiesībā paliks. Un arī par evakuāciju punktiem, direktors taču organizēs evakuācijas punktu. Tā gan ir tāda dīvaina ideja, tad pajautājiet tam direktoram, vai viņš ir gatavs. Jā, bet šitas izlec jau šobrīd, kā Latgalē, ir skolas, kur, teiksim, gan skolotāji, gan arī direktors saka, pagš tādos apstākļos, šo atbildību man nevajag. Bet, protams. Tā kā tas arī būs tāds, jauns, filtrs, kam jāaiziet cauri, kad tu skaidrs, ka tu neesi gatavs uzņemties atbildību par bērniem savā skolā, tu vienkārši nevari būt skolas direktors. Bet tev ir jāapzinās, ka ir tādi riski, un tev ir jābūt gatavam tādām situācijām. Ja? Tad droši vien nedaudz tas arī saskarās vai pārklājās ar to problēmu, ka mums tomēr pašvaldību spēja lemt pašiem par daudziem jautājumiem daudzus gadus, ka visu laiku tiek samazināt tur pa autobusiem, pa satiksmi, pa bērnu ēdināšanu, par nezinu, ko tur viņi paši neko uz vietas nevar izdomāt, un ir izveidotas varbūt tādas pašvaldības, kuras tur valns viņi zina, ko viņas dara, viņām vairs nav ne kontakta ar tiem cilvēkiem, ne iespējas iedarbināt, un tā ir viena liela nelaime, tas reāli traucē, jo tas tavs Jēkabpils piemērs ir otrādais, it kā labais piemērs, ka tur tā saikne nav pazudusi ar cilvēkiem. Jēkabpils pašvaldība, es pareizi atceros, arī viņi ar zemesargiem ļoti arī sadarbojas, bet viņi visu pašvaldību dzina mežā uz dienām, lai mācītos strādāt mežā, vadīt pašvaldību. Es pirms nedēļas biju mežā kopā ar Mārupas pašvaldību. Tādas lietas notiek un ļoti labi, ka notiek, bet ne visur, un tas ir tas, ko mēs visvairāk gribētu sagaidīt tieši tajās pašvaldībās, kas tur ir tuvu, un mums ir pilnīgi skaidrs, ka tur noteikti ir pašvaldības, kurās ir problēmas. Tur ir... Tā realitātes sajūta ir, viņa ir sarežģīta, un arī tāpat laikā es arī saprotu, ka viens speciālists īsti arī visu to neatrisinās. Un arī uzdodot šos jautājumus pašiem pašvaldības darbiniekiem, viņiem jau arī tāds ļoti sarežģīts sajūtas veidojas, viņi negrib atbildēt uz tādiem jautājumiem, viņi jau ir tikai cilvēki patiesībā. Uz kaut kādu vienu komandieri var paļauties armijā, kur tas viss ir uzbūvēts uz to. Jā, civilajā pasaulē tu nevari paļauties ne uz vienu labo direktoru, kurš tur tagad visu sakārtos, un kas, ja viņam tam direktoram trāpīs, Mūsu un gadījumā, kas tad tālāk notiek, tur nav to cilvēku. Jā, Alūksne apzinās to, ka šī situācija var nebūt tāda, bet es zinu, ka ir dažas pašvaldības, kuras tiešām laikam nesaprot, ka nebūs īsti visi cilvēki tā, kā viņi ir izdomājuši. Tur tas viss strādās tādā mehānismā. Tās realitātes sajūtas pietrūkst. Rīga gribēja evakuēt rīdzniekus Rīgas satiksmes autobusiem. Visi draudzīgi stāvēs rindā pieturā. Man tajā reģionā bija skumīgi skatīties, kā notika pēdējais incidents un kā viņam palīdzēja. Tā kā likās, arī Rīga ir tik spēcīga, bet kaut kā viņi netika ar tādu mazu lietiņu galā. Tā kā, jā. Vārdu sakot, mums viss ļoti labi gāja līdz nokļuvām atkal pie tā, ka daudz kur kaut kas nav, bet droši vien būs jāpaliek labāk uz tās viss ir labi nots, nevis viss ir slikti. Nē, viss veidojas, es tā gribu teikt, jā. Mums ir liels prieks, ka tu atbrauc pie mums ciemos šo te pastāstīt, lai mums nav visādas baumas pašiem jāatstāst, ka ir cilvēks, kurš pats to redz un pats var pastāstīt, un vēl lielāks prieks, ka jums tur tā notiek, jā. Un ja mēs kaut kā varam palīdzēt vai kas ir varbūt vēl svarīgāk, ja kāds to klausās, tad palīdziet sev, iet uz savu pašvaldību, esiet brīvprātīgi un prasiet un dariet. Alūksne ir tikus pāri nolieguma fāzē. Jā. Vismaz daudzi no mums, jā. Ne visi, bet daudzi no mums, jā. Labi, uz šīs optimistiskās notas teikšu tev paldies par viesošanos. Un paldies par darīšanu. Jā. Galvas sāpes ir liels, bet tas ir forši, ir izaicinoši. Labi, paldies un uz sadzirdēšanos. Paldies. Tā.
Spied raidījumam patīk un pārsūti tālāk. Iedrošini latvieti pretoties.